Sveiki visiem. Tie, kas pievienojās, tie, kas dzird, redz mani, uzliekiet varbūt tās kādu zīmi, ka jūs mani dzirdat labi, ka jūs mani redzat labi. Šodien vispār plānoju iet laivā, bet manu laivu nedaudz aizkavēja mani pasūtījumi, tāpēc tagad iznāk laivas. Sveicināti visiem, tie, kas mani pazīst, tie, kas mani pazīst virtuāli, tie, kas mani pazīst personīgi, un tie, kas man arī vēl nepazīst, stādīšos priekšā. Mani sauc Iveta Balode, esmu Genes Global kompānijas neatkarīgais uzņēmējs, jeb kompānijas produktu lietotājs konsultants. Un, kas saka, 1. decembris, kā es saku, ir dāvanu mēnesis, iespēju mēnesis, vēlmju piepildīšanas mēnesis, kluss, tagad tās advents sākusies, mēs klusi gaidām Ziemassvētkus, jauno gadu, un, protams, katram ir iekšā savu vēlēšanās, un lai ar Dieva svētību tā katra jūsu vēlēšanās piepildās. Bet mans uzdevums šodien ir padalīties ar tām iespējām, ko piedāvā kompānija saviem partneriem, klientiem, topošajiem klientiem, topošajiem partneriem, jo vairāk dalīšos ar šo informāciju, ko piedāvā Genes Global kompānija, jo vairāk cilvēki uzzinās, kādas iespējas ir izmainīt savu ikdienu, rutīnu, varbūt kādam tas ir, cilvēks mēdz būt stresa stāvoklī, un viņš nesaprot, ko darīt. Varbūt tā ir informācija, kas tomēr tev liks ieklausīties, paskatīties uz savu dzīvi kaut kā varbūt nedaudz savādāk ar tām iespējām, ko šobrīd piedāvā šīs dienas situācija, jo situācija mainās katru dienu. Un tad, es tā nedaudz tiem cilvēkiem, kas tad ir Genes, un tad arī teikšu, ka Genes ir brenda kompānija ar unikālu, neatkārtojumu, fantastisku produktu, kā arī, kompānija, kas apvieno cilvēkus ar vienkāršu ideju, ka ik viens no mums ir pelnījis izmainīt savu potenciālu, kā tā varētu pateikt, ja, un dzīvot jauneklīgu, veselīgu dzīvi. Tas ir kaut kāds jauns posms savā dzīvē. Tāds posms man ienāca pirms 3 gadiem, jau es varu teikt, pirms pilniem 3 gadiem, un es esmu tik apmierināta un tik saviņota par to, ko es esmu izmainījusi savā dzīvē. Līdz tam es iepriekš par to, nebija daudz aizdomājusies, nebija daudz ieklausījusies, jo nepārtraukti gadu desmitiem kāds ir teicis, tu vari izmainīt savu dzīvi un tā tālāk, bet nekad jau mēs tā neieklausamies. Es tādu nelielu atkāpīti, es neredzu, ka kāds man būtu uzrakstījis, vai mani var labi dzirdēt, vai mani var labi redzēt. Es tagad tās pišķiņi pārliecināšos to savā telefonā, jo savādāk var iznākt tā, ka es runāju, un mani neviens nedzird, jo es redzēju, ka cilvēki bija pievienojušies, es tagad tās apskatīšos, nedaudz varbūt arī padalīšos, ja būs, ieiešu savā profilā, paskatīšos, un tad arī padalīšos par tām iespējām, ko piedāvā kompānija partneriem, klientiem, topošajiem, esošajiem, bijušajiem. Neaizmirstam arī to, ka arī bijušie
partneri, nevis kā bijušie partneri, bet tie cilvēki, kas, teiksim, ir ienākuši biznesā un varbūt baidās vērsties pie saviem cilvēkiem, pie saviem kuratoriem, kas viņus ir piesaistījuši, kādas iespējas ir man. Mīļie, jums ir visas iespējas. Tie, kas jau ir reģistrējuši internetu veikalus, tie saprot, par ko es runāju, jūs varat atjaunot savu internetu veikalu, iegādāties produktu, tas viss ir iespējams. Tiem, kam ir termiņš beidzies, ka ja pēdējo gadu laikā jūs neesat iegādājušies nevienu produktu, tad ar $19 jūs varat atjaunināt savu back office un iegādāties produktu, jo šobrīd ir fantastiskas akcijas, un tie, kas lietoja šo produktu, viņi ļoti labi apzinās un saprot, ka tā ir fantastiska iespēja. Es nedaudz padalīšos vismaz savā Argonautu grupā. Tā es redzu, ka ir pievienojušies cilvēki. Vai jūs mani dzirdat, vai jūs mani redzat? Esiet lūdzu tik laipni, kāds uzrakstat. Un tad es tūlīt arī un tad arī jau, kad iet runa par dāvanām, tad es arī parādīšu jau savas dāvanas, kā es esmu apdāvinājusi sevi, teiksim, un izmantojusi iespējas. Šodien paka atnāca, rītā paku gaidu, vēl vienai pakai nav, kā saka, datums noteikts, to izdarīju, man liekas, vakarīt. Tā. Tagad tās es uzlikšu, ja būs kādi komentāri telefonā, tad es arī varēšu redzēt, bet pēc būtības vispār es jums arī rādīšu, demonstrēšu ekrānu, un kur jūs varat atrast informāciju. Tā kā šobrīd kompānija piedāvā, es sākšu ar tām akcijām, kas ir uz vēl saucamās melnās piekdienas, Black Friday iespējām. Uz Black Friday iespējām vēl līdz 4. decembrim ir iespējams iegādāties nāru un ķermeņkrēmus, kur nāk dāvanā līdz soma. Kā arī, es vēl parādīšu arī tos, ka demonstrēšu ekrānu, kā arī Instantly Angeles, tas ātras iedarbības mikrokrēms, kas dažās minūtēs izlīdzina sīkas grumbas un pat arī lielākas grumbiņas. Tie, kas jau zina, tie zina, par ko iet runa. Un, protams, fantastiska akcija mums ir uz rezerve līdz 6. decembrim, pēc 2 rezerves un 2 dāvanā. Tai pakai es gaidu datumu, to paku es nopirku. Tā kā es tagad tās pademonstrēšu ekrānu un komentēšu, jo arī manā grupā Pērlu veselības skaistums jūs varat to redzēt, ja esat pievienojušies manai grupai. Ja neesat, jūs to varat atrast, ierakstiet meklētājā, Pērlu veselības skaistums, kā arī ir lapa. To visu var atrast manā profilā. Paskatieties manā profilā, tur jūs varat tikt gan uz tīkla mārketings, gan uz manām biznesa lapām. Un tātad es demonstrēšu šobrīd ekrānu, lai varu pastāstīt par tām akcijām. Vēl visa informācija krievu valodā, arī jūs varat manā grupā tīkla mārketings uziet uz šodienas kā pareizi pateikt, Dženesra Sija, tas ir tuvo austrumu lapu, kur bija tiešraide un stāstīja par akcijām, par iespējām, lai jūs varētu iepazīties, ko tad piedāvā šī kompānija, cik lielā spektrā, cik lielā mērogā šī kompānija strādā, cik viņi ir spēcīgi, kādas atsauksmes, kādas rezultāti. Viss iespējams, es tagad tās dalos ar ekrānu. Tā. Atvainojos. Tā, sāksim ar produktiņu. Ar produktiņu sāksim, Un pirmais, šis ir, es gribēju ar šo. Lūk,
šī paka, es šo paku iegādājos, ja, un tiešām fantastiski izdevīgi nāra, kolagēns, matiem, ādai, nagiem, celulītām un plus vēl ķermeņa krēms, jā, un, protams, dāvanā soma. Tā kā es šo iespēju izmantoju, un, jo, kā jau minēju, decembris ir dāvanu mēnesis, un man šajā mēnesī ir dzimšanas diena, man kā arī ir pašai, teiksim, Ziemassvētki un jaunais gads, un kas tad, ja ne es pati sev apdāvināšu, ja? Prieks par tiem visiem, kas mani apdāvinās, teiksim, jubilejā Ziemassvētkos, visiem tas paldies, bet lielākais gandarījums man ir par to, ka es varu arī priekš sevis. Un tas man tiešām ir ļoti būtiski. Lūk, tā ir nāra, un tad otra paka, vēl kura ir iespējama iegādāties līdz 4. decembrim, tas ir Instali Angeles mikrokrēms un serums. Serums arī jūs varat manā lapā, grupā iepazīties vai uziet uz manu internetu veikalu saiti, iepazīties ar šiem produktiem. Un, ja jums interesē personīgi griežaties pie manis, es jums padalīšos, jūs varat sekot, redzēt manus rezultātus, manu partneru rezultātus un jebkurā gadījumā rezultāti tie, kas lieto šo produktu, un ilgstošā laikā, es teikšu, lieto šo produktu, jo ticiet man, produkts, jo ilgāk lietojot, jo labāku rezultātu viņš sniedz, un tas ir gandarījums man un arī tiem cilvēkiem un partneriem un klientiem, kas šo produktu lieto. Lūk tā, tātad šos es ņemu nost. Vēl vēl šī akcija līdz 6. decembrim ir iespējams iegādāties 2 rezerves jūs pērkat un 2 rezerves pa brīvu. Un plus vēl partneriem nāk klāt travel punkti, jā, ceļojumam uz Dubaju. Tādā veidā mēs varam sakrāt punktiņus, piekrāt klāt, piesaistot partnerus, tur nāk vairāk travel punkti, bet pa pakām arī mēs varam. Un, protams, arī jaunais mūsu produkts, kurš arī ir man, es viņu iegādājos, tikko viņš ienāca Eiropā. Pēc garšas neteikšu, ka īpaši ļoti garšīgs, bet es jums teikšu, ka mans enerģijas avots ir krietni paaugstinājies, jo arī alamūn arī ir gan lai aizsargātu savu imunitāti un uzlabo kuņģa darbību. Ja, tas ir fantastisks komplekts, jo tieši tā kā, teiksim, tagad Eiropā ir ienācis arī Bulife, ja, tie, kas iegādājās pakas, tiem tās produkts būs, bet patreiz vēl kā internetu veikalā back officeā Bulife mums vēl nav. Ja, tad alternatīva Bulifam šis alamūn ir mūsu veikalos pieejams. Tas tā kā būtu par produktiņiem, ja, kas ir akcijās. Visiem tiem, kam ir back office savi veikali, jūs varat iet savā internetu veikalā, savā paskastītē, izlasīt visus jaunumus, ja, un pilnībā būt informēti, kā teikt, 24 stundas uz 7 katru dienu. Tā, tas par produktu. Tagad tās par pasākumiem, kas mums ir tagad tuvākajā laikā. Jā, tātad atzīmējiet datumus, iezīmējiet, atzīmējiet sev, ka jums interesē, jā. Un 2. decembrī tas būs tieši mūsu kompānijas, kā saka, brenda seja, jā, mūsu dibinātājs. Tur būs tikšanās ar viņiem un tie, kas saprot angļu valodā, teiksim, jā, var pievienoties dzīvajā live caur Facebooku un arī piedalīties un paklausīties šīs dotās iespējas, ko kompānija dod, jā. Es domāju, ka tur būs vēl daudz un patīkam pārsteigumu, kurus mēs vēl personīgi savos back office'os neredzam. Nākošais ļoti būtisks jau cilvēkiem, kas saprot krievu valodu, un kā mēs saprotam, ir
Eiropas direkcija, ir Krievijas direkcija un ir arī Ukrainas direkcija. Ja? Un, jo, ko nozīmē tās direkcijas? Jo, teiksim, ja mēs parakstamies, kāds no šīm direkcijām, ja, tad mūsu pakas, mūsu partneri tieši no tām direkcijām saņem produktu. Ja? Tā kā arī man ir Ukrainā partneri un ieinteresēti cilvēki, tad es arī ar to informāciju dalos visās iespējamās vietās, savu platformu Genes, es atvainojos caur Forsage Info, ja, Forsage Info, tā ir mūsu biznesa platforma, kurā mēs attīstam un ir gatava iespēja apgūt un iemācīties, kā ar šo biznesu strādāt. Tā ir fantastiska iespēja, jebkurā gadījumā iesaku jebkuram iziet informāciju un iziet bezmaksas apmācības, lai jūs saprastu, ko piedāvā šī kompānija un kādā veidā jūs varat, teiksim, izmainīt savu izmainīt savu komforta zonu, teiksim, jā, attiecībā, kā jūs pastāvat, uzliekat savas kādas ir jūsu ambīcijas, cik jūs gribat, vai jūs gribat papildus iespējas pelnīt, vai tikai veselībai kaut ko, ja, tad arī ar Forsage Info to var uzzināt, bet ja jūs esat ambiciozi cilvēki un vēlaties veikt biznesu jau, tad tas ir tiešām jāiziet, jāizskolojās un pēc tam pieņemt lēmumu, vai tas ir priekš manis, vai tas nav priekš manis, ja. Es pirms 3 gadiem pieņēmu lēmumu, ka tas ir priekš manis un esmu 100% apmierināta un apguvusi gan sistēmu, gan kompāniju un vēl joprojām cenšos visu apgūt. Vairāk, teiksim, tagad jau tādā līmenī, ka es to varu pasniegt šādā veidā un patiesībā, kad jau tu sāc apgūt šo komunicēšanu caur video, caur live, tad ir tāda, to sajūtu tādu grūti aprakstīt, bet ļoti patīkama sajūta, kad es jau esmu kaut kādu mazu līmeni pakāpienu profesionālitātes piepildījusi, lai es varētu pasniegt šo informāciju 2 valodās, krieviski un latviski. Tātad, lūk, ja, tātad pierakstam 5. decembrī pēc Ukrainas laika no 10 līdz 2 Genes University, ja, ko tas nozīmē, tur jūs iegūsiet visu informāciju, kā strādā kompānija. Ja jūs atnākat uz šādu veidu pasākumu, jūs iegūstat ļoti daudz informācijas pat neejot, nereģistrējoties un varat izsekot līdz katrai darbībai plānam, kā kompānija strādā, uzzināt kompensācijas plānu, uzzināt iespējas, kā jūs varat nopelnīt. Ļoti, ļoti, ļoti iesaku pievienoties šādiem pasākumiem, jo jūs redzat, tas ir fantastiski. Ja? Tātad 5. decembrī tas ir Ukrainas direkcijai. Nākamais ir jau gan Eiropas un tuvo austrumu robežās, tātad tas ir viss, var teikt, gan Krievijas direkcija, gan Ukrainas direkcija, gan visa Eiropa, ja, un šeit arī ir laiki, kā jūs varat pievienoties, ja, pēc Maskavas laika 19. Te ir Amerikas laiks, laikam saprotu, tas ir 17. un arī Londonas laiks, ja, tātad 16 un no 16 līdz 19. Nepalaidiet garām šo iespēju. Tas būs 10. decembrī, lai jūs uzzinātu, izprastu to un redzētu, ar ko tad mēs kompānijas, neatkarīgie uzņēmēji nodarbojamies, ko kompānija piedāvā un tā tālāk. Tas ir fantastiska iespēja pa brīvu. Jums tik jāpieslēdzās, jāpiefiksē savā bloknotiņā vai jāieslēdz savā zemapziņā, ka 10. decembrī pulkstens sanāk 2 dienā Latvijā, 14 Anglijā, jūs pievienojaties un izmantojat šo iespēju ieklausīties, ko tad šī kompānija jums piedāvā. Un tad jau tuvāk sazināties vai nu ar mani personīgi, vai nu ar kādu no mūsu kompānijas partneriem, kas ir grupā Argonauti. Jūs jau lielākā daļa viņus noteikti zinat. Un vēršaties pie tā konsultanta, kas jums vairāk
tuvāk sirdī. Ziniet tā, ir tādi cilvēki, nevar noliekt, mēs katrs esam individuāls un ir vienam patīk pievelk, man patīk, kā viņi runā, man patīk, kā viņi piesaista, teiksim, ja, katram ir savs, ja, katram ir savs tāds loks, ja, kas interesē. Bet jebkurā gadījumā jūs pie jebkura konsultanta saņemsiet šādu informāciju. Un ļoti laba informācija, kur jums pavērs iespējas, pavērs redzesloku, kad dzīvot var arī savādāk. Tātad vēl tāda, jā, tas ir 10. decembris. Un vēl fantastisks pasākums. Pagājušā mēnesī bija tieši akcija, ka jūs varat kļūt par kompānijas distribūtoru, reģistrēšanās pa $1 ar noteikumu, ka jūs ņemat testa paku. Šis pasākums turpinās, viņš turpinās līdz 1. janvārim, jums ir tāda iespēja uzzināt. Man kaut kur telefonā pazuda laivas. Tā, atvainojos, jā. Varat uzzināt. Saka, biznesa iespēja, jūs varat, ja jūs reģistrējaties kompānijā, jūs kļūstat par kompānijas neatkarīgo uzņēmēju, bet jums pašam ir jānosaka, vai jums interesē biznesa, vai jums interesē produkts, vai jūs esat gatavi mēģināt produktu un gūt rezultātus un tad piesaistīties kā biznesā. Ir ļoti liela daļa, kuri tieši kā klienti grib izmēģināt produktu, tie, kas jau iegādājās produktu, viņi par to nemaz nešaubās, ja, produkti strādā un produktu izmanto. Tāds produkts šobrīd vēl nav aizstājams tieši tādā tehnoloģijā, kā ir mūsu kompānijas tehnoloģijas, kurā ir augšanas faktors katrā produktā vairāk, ja teiksim vidēji, labas kvalitātes kompānijām ir augšanas faktors 50, ja, tad mūsu kompānijas produktai augšanas faktors ir 200. Un, kas ir augšanas faktors, tad sīkāk var tuvāk painteresēties, ja tie nezinu, ja tie, kas zina, tie saprot, par ko iet runa. Ja. Tātad fantastiska iespēja par $1 atvērt savu personīgo internetu veikalu, kurā jums nāk komplektā ārējais internetu veikals, kuru jūs varat izmantot, dalīties ar to informāciju un gūt peļņu no tā, kad, kas ir peļņa, teiksim, peļņa ir tās, ka, teiksim, jūs reģistrējat cilvēku, kurš ienāk internetu veikalā un attiecīgi ar kādu paku viņš jums ienāk jūsu komandā, līdz ar to kompānija ir noteikusi kompensācijas plānu par to, attiecīgi ar kādu paku ienāk. Vai jūs saņemat $25, vai jūs saņemat $400. Tas ir mārketinga plāns. Ja jums interesē, griežaties pie manis, es jums sīkumā izstāstīšu. Es jums teikšu godīgi tā, šis ir tīkla mārketings un mūsu kompānija strādā tikai caur internetu un it īpaši šeit Anglijā, Eiropā, teiksim, ja, mēs strādājam caur internetu, mums ir gatava platforma, kura sniedz informāciju, kura apmāca. Es vienīgi vādu jūs uz to platformu un informēju, kā tai platformā, kur ko atrast, kā darīt, un pārējās ir jūsu atbildība. Ja jums tas interesē, esat gatavi, tad uz priekšu veseli, un viss, viss notiekās, viss ir iespējams. Tā ir ļoti laba ziņa, kad vēl līdz 1. janvārim jums ir tādas iespējas. Es demonstrēju tagad jau visu savu tīkla mārketinga lapu, grupu, un arī šajā grupā ir tieši Genesra, Sija, Baltika, Balkāns, Mongolija, šodien bija tiešsaitē un informēja par notikumiem, kādi ir decembrī Krievu valodā, un ja jūs noskatīsieties šo, jums arī būs iespēja saprast, par ko tur iet runa, jo kompānija piedomā, dod jaunu promotion, jaunas akcijas, ja, kas iet jau kvalifikācijā uz augstākam mēram un kādas papildus iespējas var nopelnīt. Safīrs, ja, Zarabotai bonus
plus komisioni, jā, tātad nopelni bonusus, ceļojumu bonusus un vēl komisiju $1000 apmērā. Kā to darīt, kā to izdarīt? Vēršaties pie saviem konsultantiem un, lūk, arī ir šis kompensācijas plāna attēls. Un sīkāk informāciju jūs uzzināsiet tieši arī tajā video, kas šodien bija laivā. Kā arī turpmāk, kad būs tagad mūsu tie pasākumi, gan Ukrainas direkcijai 2. decembrī, gan Eiropas un to austrumu direkcijai 10. decembrī. Jā, tā ir fantastiska iespēja jums saprast, izprast, ar ko nodarbojās tieši šī kompānija. Lūk, tie ir tie paši būtiskākie jaunumi, ko es gribēju padalīties, un tad arī pie reizes, ja jau esmu laivā, es griezīšos atpakaļ uz pārtraukt demonstrāciju. Tā, es redzu komentārus, es neredzu. Natālija, spasība, Natālija, Nadežda, spasība. Super. Meitenes no Latvijas strādā, puiši no Latvijas visi strādā. Un tātad es saņēmu šodienas paku. Šīs pakas dēļ es neiznācu no rīta laivā, jo es negribēju iziet laivā, un ka man atnāk paka, un tad man ir jāaiziet, teiksim, jā. Šī paka ir paka, kuru es veicu. Mums ir tāda opcija, ka es veicu katru mēnesi aktivitāti, es esmu aktīva savam biznesam un kā teikt, pēc noteikuma, lai es saņemtu visus savus bonusus un visu, man ir jābūt aktīvai. Un aktīvais nozīmē to, ka es katru mēnesi iegādājos produktus. Minimums 60 CV, tā ir tie CV punkti, kas ir minimums, uz ko man ir jāiegādājās produkts. Tā kā es produktu lietoju intensīvi katru dienu, un man viņš regulāri visu laiku kaut kas ir jāpapildina, tad es šoreiz šito paku sūtīju patiesībā arī uz tāda apjoma dēļ, kad Anglija stājās ārā no Eiropas Savienības ar 1. janvāri, un es nezinu, kādas būs izmaiņas pasta izdevumiem, kādi būs tur noteikumi. Es tāpēc taisu pēc iespējas tālāk jau nākotnē, dziļāk nākošajā gadā tos saucamās aktivitātes. Un līdz aprīlim man jau ir viss uztaisīts, lai man nav jākreņķējās. Līdz aprīlim tad es zināšu jau, kā noteikti viss pārējais darbojās. Un tāpēc es veicu šo pirkumu. Un, protams, šajā pirkumā es sūtīju produktus, kas man ir te jau beigušies vai tūlīt beigsies, jo nepārtraukti es esmu tāds maisiņu iepakojums. Jā, te ir paka. Tā skatīsim pa produktiņam. Finity. Kāpēc gaismu nespīd tā kā vajag, bet, Finity, jā. Finity, tieši tas ir tas, par ko es runāju, par to augšanas faktoru, kas atjauno mūsu DNS, kas mūsu nodilušos telomērīšus atjauno. Es domāju, ka tagad ir ļoti daudz informācijas, kas ir telomērītis, un jūs visur varat atrast, kas tas tāds ir, un Finity. 3 dienas atpakaļ man iepriekšējā buņģiņa beidzās, tad tūlīt turpināšu dzert šito, jo tā kā man ir kaulu deformācija no 33 gadiem, es nepārtraukti lietoju glukazamīnu, arī mūsu kompānijas glukazamīnu Monavī, kas ir uz augu bāzes, un plus tam ir ļoti nepieciešams arī Finity. Tas bija tas, kas deva man personisku rezultātu, kad man pārstāja sāpēt locītavas, jo man ļoti sāpēja elkoņos locītavas, kad man bija tā, ka es jau daudzreiz dalījusies, ka man bija tā, ka es nevarēju pildspalvu noturēt, un tieši šajās vietās te tie kauliņi, kad deformējās, viņi sāp, un bija grūti. Un es testēju, meklēju, kamēr man bija Finity, Monavī rezerve.
Tie bija tie produkti, ko es, kā teikt, 3 produktus toreiz vienlaicīgi lietoju. Reāli, man liekas, bija 3 vai 4 mēneši pēc kārtas visu, un es gūju rezultātu, jā. Un lifting maska, jo es ļoti mīlu šo masku. Viņa ir ar tādu plēvīti, ko pārklāju pār, un ļoti, viņa vēl ir tikko sākta, var teikt, jā, tā man tas ir vansistabā, bet šī, es jau saku, man jau kaut kas jau beidzās, es jau laicīgi pasūtu, lai man ir. Un, serums, jā, serums. Serums arī man ir nesen tikai iesākts, jā, bet vai viņš man ir. Un tagad šobrīd es no Zenfuse, sakarā ar to, kad es cīnos ar savu lieko svaru, es lietoju Zen Project produktus, un es Zenfuse lietoju ar vaniļas garšu, bet es nekad neesmu mēģinājusi ar šokolādes garšu. Tiklīdz man beigsies vaniļas garša, tad es ņemšu ciet pie šo, jo man gribās nogaršot, kāda ir šokolādes garša. Vaniļi es ņemu, tāpēc, ka vaniļi mans mīļākais tā kā, garša ziņā, jā, man patīk visas dezodoranti un ar vaniļī viss tāds, jā. Bet, arī tā kā es mīlu melno šokolādi, tad es domāju, ka arī šitas būs ļoti pieņemami. Lūk tā. Tas ir tas, ko es gribēju padalīties, izstāstīt jums. Jūsu lēmums ir ieklausīties, jūsu lēmums ir noskatīties šo video līdz galam vai neskatīties līdz galam, domāt kaut ko savā dzīvē izmainīt vai kā savādāk, ja? Jo viss ir mūsu rokās, un mēs nevaram gaidīt, ka kāds mūsu vietā pieņems lēmumu. To lēmumu ir jāpieņem tev pašam. Vai tev tas ir vajadzīgs, vai tas nav vajadzīgs. Jebkurā gadījumā mans iesākums, protams, kad es iepazinos ar kompāniju jau 15. gadā, man tajā laikā bija jautājums bizness, tā kā es gribu biznesa iespējas, bet 17. gadā, tad, kad es ienācu kompānijā, reāli es tieši dēļ produkta, jo tad jau es vairāk biju ieguvusi tādu informāciju un zināju, kas tas par produktu, un man bija tiešām nopietnas veselības, nevis problēmas, bet man bija simptomi, kas pasliktina manu veselību kā kopumā. Tur gan sirds asinsvadu iekaisums jau man, nepareizāk sirds nervu iekaisums jau man no jaunības, agras jaunības, jā, nervu sistēma, kuņģis un viss, jo ar gadiem ejot, es savu veselību biju krietni saņurcījusi un nekādus uzlabojumus nebija veikusi, un sakarā ar to, ka es dzīvoju Anglijā bez valodas, aiziet pie ārstiem, tie, kas dzīvo Anglijā, ļoti labi saprot, ko nozīmē aiziet pie ārstiem. Kādam paveicās ar fantastisku ģimenes ārstu, kādam tas ir vienkārši murgs, un tā kā šitas bija risinājums man, un es varu mierīgi kā teikt, liekot roku uz sirds, tas nenāca tāpat vien, tas nāca no augšienes, tas nāca kā Dievu pārbaudījums tam, vai es esmu gatava sev izmainīt dzīvi, un es esmu pateicīga Dievam par to, kad viņš man deva šos pārbaudījumus, kad es esmu izturējuši šo periodu, un kad es redzu, ka tā ir fantastiska tieši mans ieguldījums manā veselībā, un plus es varu dalīties ar to arī citiem cilvēkiem un pateikt, tas darbojās, tikai notici sev, mīli sevi. Un tu sapratīsi, kad viss notiek tad, kad tu redzi to mērķi, kuru tu vēlies sasniegt. Es esmu apmierināta ar to. Tā kā, mīļie, decembris ir dāvanu mēnesis. Jūs varat palīdzēt ne tikai sev, jūs varat palīdzēt kādam citam. Jūs varat veikt pirkumus, dāvanas kādam savam mīļajam un izmantojot iespēju, es jums pateikšu, tūlīt man nav viss paka, bet man rezerves paciņa ir.
Ja visa paka rezerve manā back officeā maksā 84,19 plus vēl piegāde, tad šobrīd tajā akcijā, kur ir rezerve, viņu var nopirkt par 38 to paku. Es izrēķināju. Tad padomājiet, tā ir fantastiska dāvana. Nevis pudele, viskijs, alkohols, kaut kas, bet dāvanā, kas jums var izmainīt veselības stāvokli. Jūs ticiet, jūs gūsiet rezultātu, fantastisku rezultātu, noticiet sev un noticiet, un jūs gūsiet kolosālu rezultātu. Man ir ļoti žēl tos cilvēkus, kuri pasaka, tas ir dārgs produkts, un tad, kad es paskatos viņu profilos, un kad es redzu, ka tur pudeles iesit augstu vilni, tad man liekas, jums ir jāatrod pašam sevi. Nekomentēšu vairāk tālāk. Tā kā lūdzu izmantojiet šo mēnesi, izmantojiet dāvanas, mīļojiet savus tuvos un dalāties ar šo informāciju. Ja jums patika šis video, padalāties, uzliekat laiku un es domāju, ka mēs ne pēdējo reizi decembrī tiekamies, kad es vēl nākšu laivā. Es domāju, ka ceturtdien būs laivs par mums ar Ivetu Kurpnieci, ko mēs veicam par organismu, par ķermeni, par svarkritumiem, par ieteikumiem, par ēdieniem. Tā kā domāju, ka mēs šonadēļ tiekamies vēlreiz. Tā visiem jauku vakaru!